Cik prognozējama un paredzama ir tādas izjūtas, kam jūs ejat cauri grūtniecībā? Nekāda. Jums ir zero kontrole, kas tur notiek. Stāties priekšā, kas šīs sievietes psihē notiek. Dažas jau redz, dāmas ievelk elpu, paldies par šo dabisko reakciju. Ja? Tātad šeit jau pat meita vēl nav piedzimusi, ir grūtniecība. Grūtniecībai sākoties, tas ir fenomenālākais process cilvēku eksistencē, kur ja vilciens ir pametis staciju, viņš iet, bremžu nav. Viss. Protams, ja mēs varam runāt aborti, blā, 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 ja? Bet pēc būtības, ja ejam līdz bērna piedzimšanas brīdim, tur neko nevar kontrolēt. Jā, mēs varam lietām sekot līdzi, mums ir analīzes, mēs varam plus mīnus šobrīd ar kaut kādiem testiem noskaidrot, vai nav nopietnas saslimšanas, kaut kādas ģenētiskas patoloģijas un tā tālāk, bet to visu izslēdzot, paliek taču tāpat procentuāli iespēja, ka kaut kas būs ne tā. Un tad mēs nonākam līdz dzemdībām, kur viss ir tik paredzami. Kā tas notiks, ko es jutīšu, cik daudz sāpēs, cik būs jāspiež. Tā kā uz trendiņu aiziet, vai ne? Sarkasms. Un līdz ar to dabiski, kas notiek, man jautājot diezgan daudz sievietes, kuras līdzīgas šai pacientei atnāk, es detalizēti izjautāju grūtniecību un dzemdības. Un tur jau grūtniecībā viņai jau jumts brauc. Tāpēc, ka ir nekontrolējamība un neprognozējamība, ko viņa nevar izdarīt. Viņa, protams, mēģina to kontrolēt. Tās analīzes, tie testi, nomaina 3 ginekologus, visu iespējamo, cerībā, ka viens spēs kontrolēt. Bet tas nav iespējams. Tā viņas iekšējā vēlme nav piepildāma. Tas nav iespējams. Bet viņi jau sakņojās no šīs bērnības pieredzes. Tur nav saistība grūtniecība nekāda. Sieviete, kura būs plus mīnus augusi paredzamā, stabilā vidē, bez šāda murga kā šai sievietei, tāpat normā būs trauksme. Grūtniecības un dzemdību laikā tas ir pilnīgi normāli. Bet viņai nebūs tādā līmenī nekas.